don't take no L. Labdien visiem! Es tiešām esmu ļoti priecīga, ka man bija dota iespēja šodien mērot baltu ceļu uz Preiļiem. Un to šodien sarunu, kā teica, iedvesmas sarunu, es gribu sākt ar vienu ļoti ziemīgu video. Nu jā, tāds brīnišķīgs uzaicinājums jums, Jāndras, jūs aicinājāt tepat decembrī doties uz Upītes kultūra telpu, tad es aicinu jūs 20. janvārī doties uz Siguldu, kur izbaudīt ziemas garšu. Un šis video ir iekļauts tādā šodienas manā stāstījumā absolūti apzināti, jo tad, kad man Edīte uzrunāja, protams, par vienu ļoti konkrētu notikumu, ar jums dalīties, kā blīvajā šajā te kultūras piedāvājumā vispār Latvijā ir iespējams kaut ko atrast vai ko pārsteigt, ja, vai kas ir kaut kas jauns vai unikāls, tad, protams, es mēģināju tā kā sastrukturēt to mūsu, to manu stāstījumu, bet pirms jūs aizmest no Preiļiem vai no jūsu kultūra telpas, kurās jūs ikdienās dzīvojat un strādājat, es jūs aicinu skaistajā Siguldas Sanielejā. Un jāteic, ka Siguldas Sanieleja ir tā, kas man ir iemācījusi skatīties tālumā, redzēt lietas tālumā, tātad domāt ilgtermiņā, perspektīvē un tādā veidā arī strādāt. Un, lai jums būtu šis priekšstats, tad Siguldas novads patiesībā 3 reizes ir tāds bišķi pa bišķi kļuvis lielāks, un pēc pēdējās administratīvu-teritoriālās reformas no 17,000 iedzīvotājiem mēs esam kļuvuši bagātāki tieši par pusi. Mums šobrīd ir vairāk kā 35,000 iedzīvotāju, un mums klāt pienāca Siguldas novadā ļoti bagāti Pierīgas novadi, Inčukalns ar savu gāzes krātuvi, Mālpils ar zemenēm un Krimulda, kas arī līdzīgi kā Sigulda ir tāds Rīgas guļama rajons, jo ļoti daudz cilvēku iedzīvotāji strādā Rīgā, bet mitinās Krimuldā, un pienāca ļoti bagāta neliela kultūra telpa Lēdurga ar 500 iedzīvotājiem, 12 nevalstiskām organizācijām. Ļoti aktīva kopiena, un, kā mēs sakam, Lēdurga ir klusās Siguldas, klusais Siguldas rajons, jā, jo tas ir gandrīz nedaudz vairāk kā 50 km attālumā no centra. Lūk, bet es ikdienā savu darbību vadu šajā brīnišķīgajā ēkā, un jāteic to, ka tieši pateicoties tam, ka šī ēka, kas savu laiku bija padomu laikos celts balts ķieģeļa klucis, ir pārvērtusies par brīnišķīgu kultūra telpu
Siguldas pilsētu vidē, kur ēkas arhitektūra jau nepārtraukti dod tādu dzinuli, un arī leģenda, ko savu laiku radījis ir Krišs Šalmans kopā ar Ingus Jostu, beidzas ar brīnišķīgiem vārdiem. Devonā katra diena ir lēciens. Un šeit nav nekāda sakara ar alkohola veikalu Devonu, šeit ir sakars ar ģeoloģisko laikmetu, kur evolūcijā notika vislielākais lēciens. Un šī leģenda, jeb šī misija, kas ir katru dienu mūsu redzesleņķī, patiesībā ir tā, kas palīdz mums domāt ne tikai tālāk, bet domāt arī plašāk. Un mēs kā kultūras centrs neesam vienkārši telpa ar četrām sienām, bet līdzīgi kā Andris Upītē domā, tā ir kultūra telpa. Mēs redzam, jūtam, mēs strateģiski domājam par visu kultūra telpu kopumā, tātad domājot ne tikai par Siguldas novadu, bet par Siguldas pilsētu, par Siguldas novadu, bet domājot arī mazliet plašāk. Un tieši tāpēc arī tā mans pieredzes stāsts šodien būs arī par aktualitāti, kas ir ārkārtīgi svarīga mums visiem. Ne tikai Latvijā, bet patiesībā arī jau Eiropā kopumā. Nu, lūk, un tas, ko varbūt es arī vēl gribu, pirms mēs pārējām jau pie tādām varbūt praktiskākām lietām, gribu teikt, ka tad, kad es 2019. gadā pēc darba Latvijas valsts 100-gads birojā, tāpēc vairāk kolēģi man ir atpazīstami arī šeit, kad man bija iespēja arī sadarboties ar Latgales kolēģiem Latgales kongresa 100-gads notikumu veidošanā, tad tas pirmais vēstījums, ko es sākot vadīt šo kultūras centru, pateica, ka šis nekad nebūs parasts kultūras nams. Un to es arī katru dienu savā ikdienas darbībā kopā ar savu komandu mēģinu arī attaisnot un īstenot, un daram lielas lietas. Nu, lūk, bet ja mums jārunā par festivāliem, tad, protams, ļoti svarīgi, kā tas, ko mēs plānojam, vai tas, ko mēs gribam, vai sapņojam, saucam, kā to gribam, ka tas ir atrunāts arī dokumentos, jo tie dokumenti palīdz mums gan pašvaldības tātad investīciju piesaistē, gan arī tad, ja mēs rakstam kaut kādus projektus vai domājam kaut kur tālāk. Un, ja runājam tieši konkrēti par festivāliem, tātad mums šogad tika apstiprināts septembrī jaunais strateģiskais dokuments. Nosaukts viņš ir par stratēģiju, bet īstenībā tādā tiesiskā bāzē tas īsti pareizi nav, bet mēs viņu saucam par tādu stratēģisko rīcības plānu, izveidojuši stratēģisko karti, kur mēs esam skaidri nodefinējuši, ko tad mēs gribam izdarīt. Un tas, ko mēs gribam izdarīt saistībā ar novada tēlu, mums ir ļoti svarīgi arī attīstīt tieši festivālu piedāvājumu. Tātad festivāli patiesībā ir tā lieta, ar kuru mēs varam strādāt mazliet uz āru. Un kā redziet, tā festivālu vides un ekonomiskās ilgtspējas veicināšana, palielināts kultūras nozares ieguldījums novada tēla veidošanā, par ko mums nākas aizdomāties katru dienu. Un sevišķi pēc administratīva teritoriālās reformas, kad novadā kopumā ienāk arī mazie pagasti, kā es saku, vai mazie tautas nami, mazie kultūras nami, šis domāšanas veids ir ļoti radikāli jāmaina. Jo tev ir jādomā vairs ne tikai par to, ko tu dari savā kultūras centrā vai tautas namā, bet tev ir jādomā kopumā, kā mēs varam novadā veidot šo kultūras piedāvājumu un kā kopumā mēs varam strādāt arī uz novada tēla veidošanu. Un par to mazliet arī vēlāk, un, protams, caur kultūras procesiem tātad aktivizēt arī šo ekonomisko labumu un arī nevis tikai cilvēku labklājību, bet arī labbūtību, par ko ļoti daudz mēs runājam. Nu, lūk, un, protams, arī iedzīvotāji iesaiste lielo notikumu organizēšanā. Un šeit es ieliku jums šajā slaidā to tādu mazās definīcijas, pēc kurām mēs ikdienā strādājam. Mums ir 3 līmeņu pasākumi, ar kuriem strādā mūsu kultūras iestādes. Tas ikdienas saucamais līmenis vai C līmenis ir tas, ko ikdienā katra kultūras institūcija dara savā kultūras centrā vai tautas namā. Tātad vietējiem iedzīvotājiem dodot šo kultūras piedāvājumu. Un tas attiec absolūti uz visiem namiem.
Tad ir tas saucamais B līmenis, kurā parādās jau tas, ka mēs šo ikdienas kultūras piedāvājumu mazliet paplašinām, un mēs redzam jau tā kā mazliet tālāk. Ja? Un tas neizslēdz iespēju tādu, ka arī mazajiem pagastiem tiek dot šāda iespēja veidot B līmeņa pasākums. Pamatā gan šajā programmā šobrīd ir pārsvarā pagastu svētki, un tas, kā nonākt līdz tiem augsta līmeņa notikumiem, jeb A līmenim, ja, kam ir tā ekonomiskā, sociālā ietekme, atpazīstamība, mēdīju ieinteresētība. Tur jāteic, ka, protams, lielākais spēlētājs ir pati Siguldas pilsēta, bet arī mazie netiek apbižoti. Lēdurgā, piemēram, ir vasaras saugrieži, jo Turētas muzejrezervāts vasaras saugriežus vairs nerīko, un tā ir brīnišķīga tradicionāla noris, ko cilvēki Pierīgā ļoti bija iecienījuši. Lēdurga šo tradīciju ir pārņēmusi. Un tas jau ir A līmenis, kas nosaka pilnīgi citus principus finansēšanā, plānošanā, arī mārketingā. Un A līmenis ir arī Mālpils Zemeņu svētkiem. Jā, tāpēc, ka tur ir ļoti cieši sasaist ar vietējiem uzņēmējiem, un tas jau ir kā tāds zinām veida brands. Bet šodien es vairāk dalīšos par to, kā mēs plānojam šo te festivālu piedāvājumu. Nu, ja dabas pilsēta, ja pilsēta dabā, tad, protams, tam ir jābūt sasaistītam ar dabu, ar gada laikiem, ar gada ritmu, un tā nu ir sanācis, ka tie paši producētie pasākumi, protams, mums ir festivāli, kas atbilst šim te gada laiku ciklam. Bet pirms es stāstu par festivāliem, man ļoti gribējās padalīties ar jums par divām brīnišķīgām lietām. Tika minēts jau šodien, Jana savā prezentācijā pieminēja, ka ļoti būtiski ir domāt par to, kā mēs sadarbojamies vai strādājam ar bērniem un bērnu un jauniešu auditoriju. Tātad dot iespēju runāt bērniem. Jo parasti, ko mēs pieaugušie darām? Mēs bērniem sakam, kā jādara. Bet dot iespēju, lai bērni mums pasaka, kā to darīt. Un mēs pagājušā gadā izsākām tādu brīnišķīgu eksperimentu, kuru mēs arī turpināsim šogad. Mēs izveidojām bērnu kultūras konsultatīvo padomu. Ar pieaugušiem cilvēkiem tas ir vienkārši. 14 dažādu kultūras nozares speciālisti, kas ir mūsu iedzīvotāji, viņi sanāk kopā noteiktā periodā, viņi dod padomus, mēs viņiem stāstam, ko mēs darām, viņi ierosina kaut kādas lietas. Bet ar bērniem mazliet citādāk, jo tādas prakses nekur nav Latvijā, un arī Eiropā nekādu praksi mēs neatradām. Kādu recepti mēs izveidojām priekš sevis, un šo recepti es labprāt stāstīšu jums, lai jūs arī varētu ko līdzīgu darīt. Bet tas nav viegli. To uzreiz jau es saku. Pirmkārt ir tas, ka mēs izvēlējāmies 5 bērndārs grupas. Tātad kopā 100 bērni. Un šie bērni no dažādām novada vietām, arī no mazajiem lauku bērndārziem. Pirmais etaps mums bija saruna ar bērnu, uzaicinot bērnu uz tuvējo kultūras iestādi. Vai tas ir kultūras nams vai biblioteka? Viņi nāk ceļojumā. Tajā brīdī, kad es saprotu, ka bērnu dārza grupiņa, kura dzīvo pilsētā un atrodas pilsētas bērndārzā, ir vairāki bērni, kuri pirmo reizi ir ienākuši mūsu kultūras centrā. Tas ir rādītājs, ka vai nu informācija nesasniedz vecākus, vai piedāvājums neuzrunā vecākus, lai viņi nāktu šeit uz kultūras. Tātad man kā kultūras speciālistam arī ir iespējas analizēt. Un mēs šajā pirmajā tikšanās reizē bērniem dodam tādus 3 uzdevumus. Viņi ar mums dalās stāstot, kā viņi redz vietu, kurā viņi dzīvo, kā viņu dzird, un uz papīra viņi pēc tam zīmē, kā viņi jūt vietu, kurā viņi dzīvo. Tas ir visgrūtākais uzdevums viņiem, bet viņi uzliek uz papīra savas sajūtas. Un tas ir interesanti, ka tad, kad tu pie viņa ej klāt un sarunājies, dažkārt ir tā, ka viņš dalās par kaut ko citu, nekā tad, kad viņam pēc tam ir jāprezentē tas savs stāsts. Ja? Un vismīļākā atziņa šajā procesā ir bijusi tā, ka meitenīte no Mālpils ir uzzīmējusi pa visu lapu cilvēku un saka, es Mālpilī jūtos kā cilvēks. 5-gadnieks, ja? Jo tie visi ir 4, 5, 6 gadnieki. Un tad ir otrs etaps, kad mēs viņus savedam kopā ar profesionāļiem,
ar māksliniekiem, ar arhitektiem, interjeru dizaineriem, ar režisoriem. Visgrūtāk bija atrast šos cilvēkus, kas ir gatavi strādāt ar maziem bērniem. Un tad, protams, tiek dots kaut kāds pētnieciskais vai radošais darbs. Vienā bērndārzā bērni pēta māju pagalmus un veido maketus. Un tad viņi uztais tos maketus un prezentē, un tad viņi veido visu kopā ideālo pagalmu, kādā viņi gribētu dzīvot. Citā bērndārzā bērni kopā ar interjeru dizaineri veido bibliotekai interjeru. Bērniem atkal tiek uzdots uzdevums, viņi bija ekskursijā bibliotekā, mums plānojas jaunas bibliotekas telpas, viņi plāno kādu telpu, viņi gribētu kādas krāsas, ko viņi tur gribētu redzēt. Un tas ir veids, kādā veidā mēs, uzklausot bērnus, varam pieaugušie arī īstenot un realizēt kaut kādas lietas. Viens bērndārs, piemēram, pētīja objektu sev apkārt, mēs iedēvām viņiem tādas mazas kanviņas, kur viņi zīmēja šos objektus, tad izvietoja pa visu bērndārzu teritoriju, un režisors, aktieris, varas klausītājs kopā ar viņiem veidoja zīmējumu teātri. Ja, tā kā tie veidi var būt ļoti, ļoti dažādi. Vai kāds, piemēram, lasa grāmatas par augiem un dārziņiem, un kopā ar zemnieku saimniecību pēc tam dusmīgo gurķu elmāru iesēja vai garo pupu, ja, tā kā to kultūras aspektu kopā ar šo te darbību. Un otra lieta ir tā, ka mums ļoti svarīgi domāt arī, un tas nav tikai mums Siguldā, tie kolēģi, tas ir mūsu lielais uzdevums, aizvien vairāk domāt par kultūru pratību. Tātad, kā mēs audzinam jauno mūsu patērētāju, tad mūsu apmeklētāju, un tas ir ļoti mērķiecīgs darbs tieši ar bērniem un jauniešiem. Un ir brīnišķīgs UNESCO radīts dokuments par kultūru, metodiskais materiāls tieši kultūra pratībajā darbā ar jauniešiem. Fantastiskas lietas arī par dažādi eksperimentāli uzdevumi. Un tas, ko mēs izdarījām 2 gadus atpakaļ, mēs aizsākām tādu pasākumu ciklu, kurš saucās Kultūra kūlenis. Sākumā, protams, mēs viņu piedāvājām kā pasākumu ģimenēm ar bērniem. Mērķiecīgi domājot, ka mēs pakojam šajā pasākumā iekšā to piedāvājumu, kuru ikdienā diez vai vecāki izvēlās šajā kultūras piedāvājumā, un viņi vēl nav gatavi maksāt naudu par to. Tātad kaut kas arī laikmetīgs un tā. Un mēs sākumā viņu nosaucām par pasākumu ģimenēm ar bērniem, bet nosaucot šādā veidā, mēs izslēdzām vispār ārā jaunieši, jo jaunieši nelabprāt nāk uz pasākumu ģimenēm ar bērniem. Un tajā brīdī, kad mēs nomainām šo te kultūru kūlenis, mums pastāv iespēja spēlēties kuku vai kultūra kūli, ja mēs visādos veidos varam arī komunicēt precīzi ar konkrētu auditoriju. Un tie piedāvājumi mums ir reizi ceturksnī. Es vienkārši palaižu bildītes, paskatīties, kā tas notiek, bet tā ir iespēja darboties dažādos veidos, dažāda vecuma bērniem. Un, jā, arī kopā ar vecākiem. Un visforšāk ir tad, ja vecāki atved bērnu un palaiž viņu uz audekla un saka zīmē, un pēc brīža es redzu, ka tētim arī ir kurpes novilkts, un viņš arī ir uz šī lielā audekla. Jā, tā kā tās iespējas pastāv ļoti, ļoti dažādas, un, protams, pamatā mēs šeit piedāvājam vairāk laikmetīgo kultūru, laikmetīgo mākslu, jo par to cilvēki vēl nav īsti gatavi maksāt naudu. Bet pie festivāliem. Tātad vienu no festivāla video jūs jau redzējāt, un tas ir notikums, kas ir ziemas garšas, tātad meklējumi. Savu laiku Gaujas Rīgas pašvaldība, tātad saucamā Live Rīga, bija tāds uzņēmums. Viņi kopā izveidoja ar Siguldu, Cēsīm un Valmieru Rīgas Gaujas gastronomijas reģionu. Tieši ar tādu domu, ka ziemā kā piesaistīt turistus. Un janvāra spelgonī Rīgā tika uzrīkots pirmais ziemas garš, tāds street food festivāls viņš nosaucās. Mēs 5 gadus atpakaļ arī sākām šo, viņš saucās ziemas garšu meklējot, kur pamats, protams, ir ēdiens, mūzikālais piedāvājums vai ledus māksla ir pakārtota lieta, un tieši, kā jūs arī redzējāt video, mums tieši bija jautājums pirmajā pasākumā, jo ārā bija -grādi un vējš. Vai atnāks cilvēki? Viņi atnāk. Un viņi atnāk ne tikai no Siguldas, bet viņi atnāk no visas Vidzemes. Jā, tātad cilvēki zina, uz ko viņi nāk, un man ir liels prieks, ka starp restorāniem
ir arī pāris Michelin katalogā iekļuvušie. Ja? Tā kā tas darbiņš, ko mēs darām, ir ļoti pareizi, ļoti precīzi. Restorāni, kas ikdienā apkalpo iekštelpās, viņi iet ārā no savu komfortu, viņi brauc ārtelpās, piedāvā ēdienu, cilvēki ir gatavi, viņi vienkārši bauda ēdienu. Un tas ir tāds notikums, kur cilvēki sanāk kopā un tie ir tūkstošiem. Janvāra 3. sestdiena. Otrs notikums, kas ir radies pavasarī, tas ir Šūpoļu festivāls. Un Šūpoļu festivāls patiesībā arī radās no tā, ka vienmēr lieldienās ir jārīko notikums vietējai kopienai. Un tādā copy-paste fāzē tu visu laiku strādā, un tad tu sāc domāt, kas ir tas, ko mēs varētu darīt citādāk. Un vairākus gadus atpakaļ, tātad mums ir notikuši jau 7 festivāli, vairākus gadus atpakaļ tika izdomāts, ka lieldienas var šūpoties Siguldā. Tātad strādāt vairāk uz dažādu šūpoļu piedāvājumu, un, protams, arī šeit bildēs jūs varat nolasīt dažādas emocijas, cilvēki brauc. Un, protams, mums labvēlīgi ir tas, ka mums ir Rīgas tūmus, un rīdzinieks grib, negrib, ja viņam nav ko darīt, viņš vai nu iet uz lielveikalu, vai kāp mašīnā, vai vilcienā un brauc uz Siguldu. Tātad mūsu uzdevums ir patiesībā viņu bišķiņ noturēt un dot viņam šo te kultūras pieredzi. Un pavasarī, 3 dienas lieldienu laikā, tad arī šis Šūpoļu festivāls notiek. Kur mēs ļoti daudz strādājam tieši uz šo daudzveidīgo vides un formu izvēli. Ja? Ir dažādas šīs šūpoles, un principā tā vide tiek iekārtota tā, lai cilvēki varētu virzieties un pārvietoties pa dažādām vietām, ne tikai pilsētā, bet arī pa takām Gaujas senielajā. Tad ir vasara. Vasara ar Siguldas opermūzikas svētkiem, kam jau drīz būs 30. gadskārta. Un šos opermūzikas svētkus rīko Dainis Kalns, gan esiet šādu vārdu dzirdējuši. Mēs sadarbojamies ar viņu kopdarbā, bet tā unikālā lieta, ko varbūt visi nezin, ir tas, ka operas uzvedums katru gadu tiek veidots, nevis nopirkts gatavs no operas nacionālās vai no kāda cita, bet tiek veidots īpaši, tātad izvēlēts, atlasīts mākslinieku sastāvs un 8 dienās uzvests. Tā ir tā unikalitāte, ka principā kostīmi top tajā laikā, visas režijas lietas, scenogrāfijas lietas līdz galam nonivelē 8 dienās. Un, protams, šis notikums ir vasarā tradicionālais, un tad mēs saprotam, ziemas garša, šūpoles, opera, bet kas rudenī? Un ir bijuši dažādi eksperimenti. Siguldā visi glezno. Jā, protams, mums ir arī rudens karalistes svētki, jā, kas pamatā ir nopirktas mūzikas grupas un tirdziņš, un tur nav nekā unikāla. Bet tad radās doma pilnīgi citāda. Un te ir tas arī, ko es klausoties Andriju sapratu, ka ir tas, ka tev ir jāspēj ieraudzīt kaut kādas izaicinājuma lietas, lai tu vispār varētu gan sevi trenēt, ja, gan arī mēs augtu un palīdzētu veidoties un attīstīties konkrētai teritorijai. Un te ir stāsts par to, ka jau 2019. gada rudenī man atmiņā brīnišķīga doma, kura man bija prātā ienākusi jau 2012. gadā, tad, kad es strādāju Siguldā. Tajā laikā jau tika sludināti konkursi par UNESCO radošo pilsētu statusu. Tātad iekļūt radošo pilsētu sarakstā. Tajā laikā tas nebija iespējams, tāpēc, ka tur bija iedzīvotāju skaits noteikts, un tur bija ļoti daudz ierobežojošo parametru. Un, ziniet, izsludina konkursu, un visi parametri atbilst, lai mēs tur startētu. Un ir 6 jomas, ir kultūras mantojums, ir dizains, ir mūzika. Ko mēs izdarām? Mēs paņemam jomu, kura nevis mums ir, kaut gan noteikumi ir tādi, ka nevis mēs, piemēram, Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts atkal ir tas, ka attīsta kaut kādas lietas. Šis saraksts ir tas, kam mēs rādam Eiropai, mācam Eiropu, kā vajag darīt lietas. Ko mēs foršu darām. Un mēs esam 0 stadijā.
Mēs tikai apzinām tās lietas. Mums ir skaidrs, ka gatavojot šo pieteikumu, mēs nekad šo statusu nevaram dabūt, bet mums ir brīnišķīga apņemšanās. Mēs liekam šo plānu, un caur literatūras virzienu mēs atrodam ļoti daudz saķeres punktus tieši starp jaunpienācēju teritorijām. Tātad jaunajā novadā. Un šeit es esmu uzlikusi tādu karti, lai jūs redzētu, kā pa vecuma posmiem, tātad strādājot dažādus piedāvājumus, dodot arī vietējai sabiedrībai, un par dažiem piemēriem es arī pastāstīšu. Tātad mums tie 3 virzieni, viens virziens, protams, ir strādāt ar nozares profesionāļiem, tās ir rezidences, rezidenču programmas attīstīt, aicināt profesionāļus pie mums, jā, tātad meklēt šos sadarbības iespējas. Otrs lielākais un svarīgākais ir izglītība, tātad sadarboties ar izglītības iestādēm, sadarboties ar literatūras skolotājiem, un tas, kā izrādījās, ir milzīgs izaicinājums. Un tad ir sabiedrība, tātad notikumi, ko mēs piedāvājam jebkuram novada iedzīvotājiem. Un, protams, domājot par to, lai tas skartu dažādas sabiedrības grupas, arī vecuma ziņā, te daži piemēri. Piemēram, tad, kad Siguldas novadā piedzimst bērniņš, viņu piereģistrē dzimstrakstu nodaļā, tad vecāks saņem Anetes Meletes ilustrētu kartiņu, kur ir ielūgums doties uz biblioteku. Kurš normāls vecāks iet uz biblioteku tad, kad bērns tikko piedzimst. Bet mēs caur šo gribam pateikt, ka jā, jo jūs agrāk sāksiet strādāt ar bērniņu un sāksiet viņam lasīt priekšā tas, ko arī Andris saka, ja, jo bērnam šī lasīt patika kļūs kā normāls paradums, un viņi sapratīs un aptvers, ka tas ir tikpat svarīgi kā aktīva atpūta. Jo tad, kad mēs veicām pētījumu 4. līdz 9. klases skolēniem, ļoti daudzi pat neuztver lasīšanu kā brīvā laika nodarbi. Un tas ir tas, kas ir tas mūsu lielais uzdevums, kāpēc mēs to sākām darīt. Un tad, kad vecāki aiziet ar to bērniņu uz biblioteku, protams, arī bibliotekām izaicinājums, lai būtu šis piedāvājums tiem mazajiem bērniņiem. Tur gan vairāk ir jādomā par vidi, kurā viņi uzturēties un piepildīt laiku. Un tad vecāki saņem mazo bikibuka grāmatiņu. Tā ir pirmā grāmatiņa mūsu jaunajam Siguldas novada iedzīvotājiem. Lūk, šādā veidā mēs darbojamies ar pašiem mazākajiem. Un tad ir tādi brīnišķīgi literārie cikli, jeb pasākumi. Ir Rīts ar literatūras zinātnieku, kur mūsu partneris ir Latvijas Universitātes literatūras mākslas folkloras centrs, kur jau 2 gadus mēs veidojam kopīgu programmu. Un tas ir arī tā kā mazais kultūra turisms. Mēs braukājam pa dažādām novada vietām. Dažādās novada kultūra vietās notiek šie Rīts ar literatūras zinātnieku. Un, piemēram, šajā sestdienā mums ir jau atkal šī 2. gada noslēdzošais pasākums. Ļoti interesanti. Un mēs arī šos pasākumus rādam laivā. Un mums ir ļoti daudz sekotāju. Ja? Tā kā Rīts ar literatūras zinātnieku, Siguldas Devons Facebook profilā ir iespēja sekot līdzi. Un otrs ir, ka mēs izmantojam šo vietējo iedzīvotāju resursu un izrādās, ka mūsu novadā jau 4 gadus dzīvo Guntars Godiņš. Kā tad, lai viņu neizmanto? Un Guntars mēs uzaicinām uz kafiju, un es viņam saku, Guntar, vajadzētu kaut kādu foršu pasākumu. Un tagad Guntars jau 2 gadus mums rīko Ienāc literatūrā, kur viņš aicina arī dažādas radošas personības. Ne tikai rakstnieks, arī mūzikus, ja, tulkotājs. Un tie ir brīnišķīgi trešdienas vakari, reizi mēnesī bārā. Jo mēs aizgājām no kultūras namiem, jo cilvēkiem patīk runāt par literatūru atbrīvotākā atmosfērā. Ja? Tā kā mēs mēģinām arī šādā veidā atrast veidu, kā runāt par literatūru. Un tad, protams, radās doma visa šī sakarā, ka ir jābūt kaut kādam lielajam punktam. Tad, kad tu dari kaut kādas lietas, tad viņas ir jānosvin. Ja? Un tad mūsu goda pasākums ir šis literatūras festivāls. Pie šīs idejas mēs patiesībā nonācām jau pašā sākumā, ka ko tādu mēs gribēsim, jo Latvijā ir tikai 2 festivāli bērniem. Ir Valmieras vasaras teātra festivāls, kur ir īpaša bērnu programma. Un tas ir, es runāju par konkrētu.
ja, konkrētām lietām. Un mēs sapratām, ka mums ir jāveido šis literatūras festivāls, kas nav tikai Siguldas novada iedzīvotājiem, bet lai mēs pievērstu pēc iespējas lielāku uzmanību. Un tas galvenais mērķis šī festivāla sakarā, protams, bija ne tikai pietuvināt literatūrai vai pietuvināt grāmatai cilvēks, jo tad, kad tev saka, tu nāks uz festivālu, kas tur būs jādara, jālasa grāmatas? Nē, mēs pilnīgi cita veida pieredzi piedāvājam šajā te laikā, kad viņš atnāk uz šo te notikumu. Un vienojāmies, ka šajā festivālā būs 4 tematiskie virzieni. Tas noteikti ir autors, tas ir vārds, tas ir skaidrs, literatūra, tā ir ļoti cieši saistīta. Tā ir ilustrācija, kas arī ir ļoti cieši saistīta. Un tad mēs meklējām vēl kādu interesantu pieredzi, kādu gūt saistībā ar literatūru, un vienojāmies, ka šajā festivālā tas ir teātris, un vēl tie ir multimēdiji. Jau caur multimēdijiem mēs varam piedāvāt daudz plašākai auditorijai, kaut ko baudīt, skatīties un pieredzēt. Un, protams, ļoti svarīgi ir arī, ka festivāla kontekstā mēs izceļam labāko bērnu literatūrā, bērnu un jauniešu literatūrā, gan Latvijā, gan arī skatāmies Eiropas virzienā, tad arī dažādi starptautiskie autori. Šogad mums bija Lietuva, Igaunija, Norvēģija, kur autori bija pieaicināti. Un šādā veidā tad pasākums notiek 3 dienas, tātad saturs tika veidots, un saturs ir karalis. Ja? Saturs tika veidots, bija 8 autori, 4 izstādes, un šīs izstādes ir ne tikai festivāla laikā, bet viņas paliek mazliet ilgāk. Tur bija klasika bija Ilona Vīklande. Mēs visi esam uzauguši pie Ronjas Laupītājas meitas vai Karlisona. Ja? Un Ilona Vīklande, kas ir pēc izcelsmes igauniete, bet dzīvoja daudz gadus Zviedrijā, 92 gadi, cienījama kundze, dzīva vēl. Bet mēs sadarbojāmies ar Hāpsalas muzeju, kurš glabā vairāk kā 1000 viņas oriģinālu darbus, oriģinālu zīmējumus. Un daļa šo oriģinālu zīmējumu bija izstādīta Ilonas Vīklandes izstādē. Anete Melece, Eiropā atzīta jauna māksliniece, Siguldas novadniece. Protams, arī viņa tika iesaistīta un bija izveidota interaktīva izstāde Anetes kiosks. Varbūt, kam ir maza bērna grāmata mājās, zina, kas ir tā grāmatiņa Olgas kiosks. Ja? Un tika izveidota interaktīvā izstāde, un šīs interaktīvās izstādes rezultātā mēs atkal esam dabūjuši jaunu izaicinājumu. Mums bija plānota šī izstāde Siguldas pils salona 2 telpās, 2 istabās. Un tad, kad bija palikuši 2 nedēļas līdz izstādes atklāšanai vai iekārtošanai, pēkšņi mums pils tātad aģentūras direktors saka, Mīlulīši, jūs tur neko nevarat, tas ir nacionāls nozīmes objekts, jūs neko tur nevarat skrūvēt, jūs nevarat pārkrāsot, jūs tur neko nevarat darīt, ja jūs nesaskaņojat ar pieminekļu inspekciju. Un tajā brīdī mēs paliekam uz pauzes. Labi, tikām galā ar šo, atradām brīnišķīgu neizmantotu ēku, kura bija sagatavot nodot publiskā izsolē pils kompleksā. Norāvām roķeni, teicām, atdodiet mums viņu. Remontējām, krāsojām, sataisījām. Tagad mums ir plāns par šo māju. Mēs tagad viņai esam pasūtījuši novērtējumu tehnisko un ar pašvaldību runājuši par to, ka varbūt tur vispār var veidot tādu bērnu literatūras centru. Jā, tātad mēs šo ēku ieraudzījām mazliet pavisam citādā. Bet kas bija unikālais? Pirms es to stāstu, es gribu, lai jūs paskatāties uz tām emocijām fotogrāfijās. Tās pasaka visu. Ka būt kopā ar grāmatu šajās dienās tiešām nebija garlaicīgi. Un es izbaudīju katru mirkli, kad vecāki iznes ārā uz rokām bērnu, kurš ir aizmidzis, ja? Kas vienkārši aizmidzis ar grāmatu rokā. Viņi nogurst, vai piemēram māmiņas, kas saka, mēs atnācām uz izrādi, bet mēs aizķērāmies visu dienu. Ja? Tātad viņiem šeit bija ļoti interesanti. Vai piemēram svētdien māmiņa pienāk klāt, viņa saka, mēs jau 2. dienu šeit esam. Ja? Tā kā, cilvēkiem ļoti patika, un tās emocijas arī to pasaka, kā tad bija. Un vēl, protams, tas, ko es arī teicu, ir ļoti svarīgi tāda māla līmeņa notikumam, ka mēdīji mūs pamana. Un tā kā Jānis Notiņš, kas strādā arī mums uz teātra virzienu, un viņš arī strādā uz Valmieras teātra festivāla programmu,
Viņš teica, zini, man ir balta skaudība. Mēs nekad neesam bijuši uz kultūras dienas galvenā vāka. Ja? Jūs uztaisat pirmo festivālu un jūs tur esat. Bet ko es ar šo gribēju teikt? Patiesībā mēs pacēlām tādu tēmu, kura ir ārkārtīgi aktuāla. Un, ja pamanījāt, LSM sāka sarunu ciklu, ja? Parādījās pēkšņi viedokļu raksti, kur aicina par izglītības un zinātnes ministriju, ja? Izteikt viedokli par lasīt prasmi, par lasīt patikumu, lasīt veicināšanas lietām. Tas bija tas mērķis, ko mēs gribējām. Kā patiesībā nevis uztaisīt festivālu Siguldā, bet aktualizēt šo jautājumu arī valstiskā mērogā. Protams, tad, kad mēs arī paskatāmies tur tās diagrammas, te baigi neiedziļinoties, ja, tas oktobris, protams, tad, kad festivāls notika no 6. līdz 8. oktobrim, bija visaktuālākais laiks, kad mums sekoja arī šajos te sociālajos mēdījos, un mēs arī redzam, tātad Siguldas novada iedzīvotājs un rīdzinieks bija, protams, šobrīd tas, kas visvairāk sekoja mums līdzi, un es pieļauju, ka viņi arī atbrauca. Redziet, daži arī pat ārzemēs, tur Šveice un Viļņa, bet mēs ļoti labi varam redzēt, tātad, kur mums sekoja un kas par mums izrādīja interesi. Un tad ļoti ātri par notikumiem. Protams, tie bija notikumi ne tikai tajās dienās. Tie bija notikumi arī pirms tam. Mēs aizsākām arī tādu brīvrunas apmācību, kur vidusskolniekiem mēs mācījām kopā ar tiem brīvrunas runātājiem, ja, kas tur runā to dzeju ritmā. Ja? Mēs vidusskolas klasēm dažādās novada skolās piedāvājām iespēju mācīties šo brīvrunu. 21. augustā mēs aizsākām priekšā lasītāju kampaņu, kas nozīmē to, ka mēs patiesībā tā bija preses konferences, kur mēs skateparkā uzlikām festivālu grāmatu plauktu, tātad grāmatas kapis, kurā bija pieejams visas festivāla grāmatas, kas iekļautas programmā, un devām iespēju, ja tu atnāc uz šo parku, tu vari šīs grāmatas šeit lasīt. Protams, tās grāmatas visas pazud, bet forši, ka nozog grāmatu. Tas jau ir labi. Ja? Un mēs mēģinājām kopā arī zīmēt to ideālo lasītāju un kopā ar bērniem. Un kas bija foršākais? Teksti skanēja autobusos. Pēkšņi sāka kāds vakarā priekšā lasīšanu laivā, savā Facebook profilā. Ja? Aicināja. Tas bija daudz interesants arī tādas iedzīvotāju iniciatīvas saistībā ar šo priekšā lasīšanu. Un tad bija festivāla skola, jo, protams, mēs ļoti mērķiecīgi jomu dienās strādājam ar literatūras skolotājiem. Mēs mācām viņiem mācīt literatūru. Kultūras darbinieki, bet tas ir misijas darbs mums visiem. Un bēdīgākais, protams, ka literatūras skolotāji zina ļoti maz autors. Un tad tas ir jautājums par to, ko viņi var tālāk nodot bērniem, vai cik ļoti aizraut, bet ir superīgi skolotāji. Un mēs veidojām festivālu skolu, kur skolotājiem tieši rādīja dažādas metodikas, iepazīstināja ar autoriem. Protams, Ines Zandara ir favorīts visiem, ja viņi zina, pielūdz, un viņi tiešām var noraut jumtu gan pieaugušiem cilvēkiem, gan arī maziem bērniem. Un mēs arī šo turpināsim. Mēs turpināsim strādāt ar literatūras skolotājiem. Un tad tā unikālā lieta bija tā, ka mums bija nevis tikai festivāls ģimenēm ar bērniem, bet bija skolu diena, kur 600 Siguldas novada skolēni dažādās vecuma grupās pēc noteiktiem moduļiem viņiem bija iespēja apmeklēt vai nu kādu meistarklasi kopā ar autoru, vai tikšanos ar ilustrātoru, vai kaut kādu darbnīcu, vai teātra izrādi. Un skolotājiem bija jāpiesakās, tur bija baigā konkurence. Ja? Un daži bija dusmīgi, ka viņi nav paspējuši pieteikties ar savu klasi, bet tā bija brīnišķīga pašvaldības iniciatīva atbalstīt, ka no visām novada skolām bērni brauc un varēja izbaudīt šo programmu. Protams, 4000 bērni un 600 tikai to varēja baudīt. Ja? Tas skaits nav liels, bet tas atkal dod iespēju piedalīties programmā ģimeņu dienā. Un, bez skolu dienas, kur bija dažādi vecuma bērniņi, mums bija arī ģimeņu dienas 2 gabals, tātad sestdiena, svētdiena, bet mēs uzorganizējām arī diskusiju, kur bija pieaicināti arī vairāk mūsu starptautiskie partneri un, protams, arī no dažādām Latvijas institūcijām tieši par šo te lasīt patikas veicināšanu un kas tad ir tās lietas, kas ir ārkārtīgi svarīgi darīt. Tātad arī šo iekļāvām festivālā. Vai bija arī, piemēram,
nepublicēto lasījumu rīti. Jā, tātad dažādus tos formātus. Un, protams, ģimeņu diena ar sadarbībā arī ar grāmatu izdevēju asociāciju. Un jāteic, ka tajā brīdī, kad mēs pieņēmām lēmumu veidot festivālu, mēs līdz pēdējiem brīdim ļoti baidījāmies. Vai tiešām būs tā, ka tas interesēs kādu, vai tas būs saistoši un vajadzīgi? Tie bija arī jaundarbi, ne tikai teātra izrādes, kas jau šobrīd ir pieejamas teātros. Te vienā daudzdzīvokļu mājas pagalmā šī izrāde gan tapa pēc grāmatas Visi skaitās, tāda Kristena Rūšifte, norvēģu rakstniece. Pēc viņas grāmatas tika veidot izrāde Valmieras teātra festivālam un izrādīt arī pie mums, un tajā dienā bija nežēlīga vētra. Un ziniet, kāpēc bija vētra? Tāpēc, ka mēs esam pateikuši, ka literatūra ir darbības vārds. Tā man šķita. Tā kā šie notikumi pulcēja ļoti daudz cilvēkus, un tā grāmata bija visu laiku kopā ar bērniem, ar jauniešiem. Protams, jauniešu auditorija ir tā, ar kuru mums jāstrādā vēl pastiprinātāk. Mēs esam šajā laikā, kamēr festivāls ir noslēdzies, mēs esam ļoti daudz arī redzējuši atsauces publikācijas par to, un mēs arī savā starpā diskutējam, jo mēs jau primāri sākumā bijām pateikuši, ka šis festivāls notiks reiz 2 gados. Un, protams, pacēlās jautājums, bet kāpēc ne katru gadu? Ja? Un mēs tomēr vakardien pieņēmām to galējo lēmumu. Es ceru, ka tas būs galējais lēmums, ka šis festivāls tiešām būs reiz 2 gados, bet mēs kaut kādas mazākas aktivitātes vai satelītus, protams, turpināsim darīt. Un tie secinājumi pēc festivāla, protams, ir tas, ka literatūra ir konkurētspējīga un no tās nav jābaidās. Tātad visneiedomājamākās varbūt lietas vai nesavienojamākās lietas ļoti labi ir atrast. Un tas, ka festivāls ir svarīgs ne tikai apmeklētājiem, bet viņš ir svarīgs arī nozarei kopumā. Ja? Tātad gan pedagogiem, gan bibliotekāriem, gan arī rakstniekiem, pašiem autoriem. Jo ir svarīgi arī apzināties to, ka nemaz bērnu literatūrā tik daudz to darbu. Mazajiem jā, bet tādam pamatskolas un vidusskolas vecumam jā, ir autoriem arī, kuri vēl darboties. Brīnišķīgs citāts atkal no bērna. Šo dienu es nekad neaizmirsīšu. Skudriņas skrien, ja? Kad bērns pienāk tev klāt pēc notikumā un šāda pasaka. Un tas, ko es varbūt noslēgumā gribu arī pateikt, to, ka atceramies, ka pasākums, kuru mēs veidojam, tajā mums ir ļoti jādarbojas to, lai ir tas līdzpārdzīvojums. Ja? Un domājot par saturu, kas, kā jau es teicu, saturs ir karalis, bet šī nav vienkārši veiksme. Tas ir apzināts lēmums, uz kuru mēs esam gājuši ļoti mērķtiecīgi. Mums ir ļoti daudz iespējas, uz ko strādāt. Ja? Ļoti sarežģīts, daudzpakāpju process, kuru neviens līdz galam nenovērtēs un nesapratīs, kāda zeme tur ir melnzeme ir apēsta. Ja? Kas tur ir izdarīts? Ir ļoti daudz izaicinājumu bijuši, ir daudz iespējas mums piespēlēts. Un tas ir brīnišķīgs rīks komunikācijai gan ar sabiedrību, gan arī tēla veidošanai. Tās ir tās lietas, ko mēs arī esam sapratuši un novērtējuši pēc. Un, protams, ir ļoti būtiski mums visiem būt radošiem. Ja? Jo tā radošuma attīstīšana, ja vitālā muskuļa attīstīšana ir svarīga, lai mēs būtu konkurētspējīgi ikdienā, lai mēs varētu ģenerēt īstenojamas idejas. Ja? Te arī sasaucās tas, ko Andris saka, tad, ja tu sapņo, tad sapņo, ko tu reāli var izdarīt. Viens ir, protams, meklēt, otrs īstenot. Neiedomājama ideja īstenošana. Un tas, uz ko es jums ļoti gribētu aicināt, arī domājot par 2025. gadu, šodien mēs arī kopā strādāsim uz to, un es labprāt iesaistīšos arī šajā procesā kopā ar jums. Mēģiniet savienot tādas nesavienojamas lietas, varbūt pat nesavienojamas nozares. Un iespējams, jūs esiet jau dzirdējuši par brīnišķīgām iniciatīvām Veidenbauma muzejā Kalāčos, kur mentālā veselība un literatūra. Jā, kāpēc nē? Jā, Veidenfests, ko viņi rīko un organizē. Un mēģināt tajās atšķirīgajās nozarēs atrast kaut ko kopīgu. Kas ir tas, ko mēs kopīgi varam darīt? Un tas ir tas jaunais, unikālais, ar ko tad šodien mēs varētu arī pārsteigt. Ja? Bet pirms es dodu vārdu Elīnai,
Man ir milzīgs prieks, ka Elīna varēs turpināt. Es, mīļie kolēģi, gribēju mazliet gan padalīties un ļoti ātri, un droši vien uzliksim to literatūras festivālu video, lai mēs dabūjam vēl tādu mazo punktiņu un emociju klāt. Es saviem kolēģiem, dziesmu svētku koordinatoriem visā Latvijā pajautāju, lai viņi man atsūta 3 atslēgu vārdus, kas raksturo Latgali. Varbūt šis jums kaut kādā veidā palīdzēs. Jo, protams, dzīvojot uz vietas, mēs dzīvojam tajā savā iedomu burbulī, bet, ziniet, visvairāk tika minēts sirds siltums un viesmīlība. Pēc tam valoda, un tikai daži ir minējuši tur Jestrie danči, aglona, ticība, dzīvot gribas saknes, ezeri, autentiskums, mājas, maizes muzejs, gors, podu meistari un podu māksla, cits temperaments, Šmakov, ko arī kāds ir pieminējis. Šķiet, ka tās ir lietas, par kurām ir vērts arī padomāt, jo šie ir cilvēki, kuri paskatījušies uz jums no malas. Varbūt, ka tas jums kaut kādā veidā palīdzēs arī rosināt domāt, bet to, ka Latgale ir viesmīlīga, tas nu ir tiešām. Noslēgumā tad literatūras festivāla mazais ieskats pāris minūtes. Mēs ejam no starta, un katrā vietā mēs atrodam norādītus. Māca lapa pacēlā, akno maza vēja, doma smagi gulēja, doma spēja. Zili balti tauri, aidinējās sniedās, un es dziesmu gaidīju, kad dziedās, nedziedāja it neviens, dzīves smagi rūca, un pie durvīm dzīvnāties, melnu vēsi jūdza. Sūdzēt debesīs, kā pa balta kaza. Ak, cik lielais viss ir smags, gribas kaut kā dzīvi balti tauri. Aidinējās siedās, un es dziesmu gaidīju, kad dziedās, nedziedāja it neviens. Dzīves smagi jūdza, un pie durvīm dzīvnāties, melnu vēsi jūdza. Zili balti tauri, aidinējās siedās, un es dziesmu gaidīju, kad dziedās, nedziedāja it neviens. Dzīves smagi jūdza, un pie durvīm dzīvnāties, melnu vēsi jūdza. Viss. Būs jautājumi. Domāju, viss ir izstāstīts. Svarīgākais vēl varbūt tādā noslēgumā es gribu pateikt to, ka mums, protams, ir jautājumi. Mums uzradušies ļoti daudz partneri, kuri grib ar mums sadarboties tagad. Bet tas, ko mēs noteikti negribam pazaudēt, šī festivāla galveno uzdevumu izglītību. Ja, tā ir sabiedrības izglītošana caur dažādiem šiem te literatūras patikšanas procesiem. Jā. Zini kā, mums ir reāli viens darbinieks, kurš strādā tieši tikai uz literatūras projektiem. Jā, tas ir viņa amata pienākumos, un festivāla kūrēšana arī ir viņa amata pienākumos. Mums bija šie 4 ārējie eksperti, tātad ilustrāciju programmu vadīja Rūta Briede, Alīs Nīgala Liels un Mazs izdevniecība vadīja autoru programmu, Jānis Notiņš atbildēja par teātriem, un savukārt Story Hub Marta Kontiņa un Elizabete Palsjos strādāja uz multimediju programmu. Tad ārējie eksperti, kuri patiesībā gatavo un atlasa labāko priekš šī, un tad uz visiem tehniskajiem, saimnieciskajiem, organizatoriskiem darbiem saistījās Devona komanda pilnībā. Vienalga, kas tas bija jādara, jāsagaida viesi, jāvāra kafija, un beigās pēdējās dienās arī visu mazo namu kolēģi. Tā kā viss stafs bija iesaistīts, jo tas ir milzīgi apjomīgs darbs. Jā.